savādākā amplitūdā, pārtopot no moderatora uz prezentētāju. Un tātad turpmākajās minūtēs es jūs visus mēģināšu iepazīstināt ar to, kā man ir veicies ar valsts un Natūra 2000 teritoriju līmeņu aizsardzības mērķu noteikšanu augu sugām. Un no sākuma jūs jau sapratāt, ka man patīk tādi nedaudz filozofiski, liriski teksti un lirisks domu gājiens. Tādēļ es gribētu teikt, ka viss šis mērķu noteikšanas process man lielā mērā saistās ar puzles likšanu. Es pieļauju, ka gan jau daudz no jums dzīvē kādu reizi ir mēģinājis salikt to lielo 10 000 puzles gabaliņu puzli. Un jūs zināt, ka tad, kad jūs to puzli visu izliekat uz zemes, ir tāda viena liela čupa ar puzles gabaliņiem, un jūs nesaprotat, ko tur vispār var iesākt, ar ko gan sākt. Bet nu tad pamazām jūs šos te puzles gabaliņus izkārtojat, apgriežat otrādi un mēģināt sākt saskatīt kaut kādas kopsakarības. Tā jūs tos puzles gabaliņus liekat vienu pie otra, līdz jums rodas tāds rāmītis. Tad jūs tālāk mēģināt aizpildīt to viducīti. Liekat. Un gala beigās, ja jūs patiešām iegūstat tādu gana skaistu puzles attēlu. Protams, šis puzles attēls absolūti var nebūt perfekts, jo var iztrūkt kādi puzles gabaliņi, tie kaut kur pa ceļam ir pazuduši, bet vienalga situācijas salīdzinājumā ar to, kā jūs jutāties tad, kad jums bija tā lielā puzles gabaliņu kaudze, un jūs nezinājāt, ko ar to visu iesākt, līdz mirklim, kad jau jums ir šī skaistā fotogrāfija, kaut vai ar iztrūkumiem, tomēr ir pilnīgi divas dažādas atšķirīgas situācijas. Un tāpat es gribētu teikt, ka īstenībā man šķiet mēs visi sugu eksperti, un domājams, ka ne tikai sugu eksperti, arī biotopu eksperti, visu šo laiku principā mēs esam centušies nodarboties ar tādu kā sugas biogrāfiju rakstīšanu. Jo īstenībā patiešām tā tas arī ir. Mēs centāmies iejusties šo sugu ādā, mēģināt saprast, kā viņas dzīvo, kā viņām Latvijā klājas, kā viņām ir klājies pirms kāda laika un kā viņām klājas tagad. Līdz ar to par katru no šīm sugām mēs esam izveidojuši tādu stāstu. Otars to pieminēja kā piezīmju, lapiņu, grāmatiņu. Es nosaucu to tā nedaudz skaistākā sugas biogrāfiju. Bet, protams, lai mēs šo sugas biogrāfiju varētu sākt rakstīt, mums ir jāsaprot, kam mums tas ir jāraksta. Un kādā veidā mums tas ir jāraksta. Un domājot tātad tieši par augu sugām, Natūra 2000 aizsardzības mērķis mums ir nepieciešams noteikti 21 augu sugai. Tātad tik daudzas sugas mums ir ierakstītas biotopu direktīvas 2. pielikumā. Šajā sarakstā pavisam nesen, kā jau jūs droši vien daudz esat dzirdējuši, ir pienākušas klāt divas jaunpienācējas, Sānziedu mēringi un sirdslapu māņcirdveni, jeb kaldēzija, kā nu katrs viņu sauc. Un tāpat laikā, diemžēl, ir arī varbūt tāds nedaudz skumjāks brīdis, kad jūs zināt, kad vienkāršā ķekara papārti pie mums Latvijā nav atrasti jau krietni ilgu laiku. Un līdz ar to šajai te sugai aizsardzības mērķis gan netika noteikts. Tāpat runājot par 5. pielikuma sugām, tātad mums ir jānosaka šie te valsts līmeņa aizsardzības mērķi gan 2. pielikuma sugām, gan arī 5. pielikuma sugām un taksoniem, un kopumā šādi augu ziņā mums ir 25. Es jau minēju par šīm sugu biogrāfijām, un tātad katrai sugai tika sagatavot šāds te piezīmju fails, un domājot par tieši 2. pielikuma sugām tātad tika sagatavoti vairāk kā 300 faili. Aizsardzības mērķi tika noteikti pēc šīs te Otara un Ainā Rauniņa izstrādātās metodikas, un Otars jau arī pieminēja, ka šī izstrādes procesa laikā radās tādi daudzi labi bonusi vai blakus produkti, kad mēs ļoti skatījām un veitījām visus tos datus, kas ir Natūra 2000 datu formā,
Un līdz ar to datu forma ieguva varbūt nedaudz savādāk izskatu. Gana daudz sugas tika dzēstas, citas sugas tika pieliktas klāt, tika labota informācija par mērvienībām, tāpat arī tika mainīta kategorija. Un varbūt par to, kā tas izskatās, šis te iegūtais papildu bonus attiecībā uz augu sugām. Tātad par jaunajām vietām kopumā Natūra 2000 datu bāze augu ziņā tika papildināta ar 29 jauniem ierakstiem par 10 sugām. Un kā jūs varat redzēt, tad izteikta līdere ir zaļā buksbaumija. Un es domāju, ka lielā mērā mums ir jāpateicas par to Ilzei Ķuzei. Jā, Ilze, nav ko kautrēties, jo tu esi šīs sugas, tā teikt, gandrīz vai māte tagad Latvijā kļuvusi, kas ir apmācījis ļoti daudzus citus cilvēkus viņu pamatīt, un līdz ar to mums tā informācija ir kļuvusi daudz vairāk pieejama, un tādēļ arī šīs teritorijas, kurās zaļā buksbaumija ir atrasta, ir nākušas klāt, un mums ir bijusi tā iespēja noteikt šos aizsardzības mērķus. Tad, protams, varbūt ir tāds nedaudz negatīvāks efekts, kad mēs sugas arī izdzēšam no standārtu datu bāzes, un tādi ir 34 ieraksti par 12 sugām, bet šis dzēšanas iemesls var būt ļoti dažāds. Pat tik triviāls, ka vienkārši kaut kad ievadot datus, ir radusies kļūda, un sugas ir ievadītas tādās teritorijās, kurās ir zināms, ka viņas tur nekad savu kāju nav spērušas, piemēram, abas Najānas sugas Papes dabas parkā, vai arī uzlabojoties zināšanām, ir saprasts, ka kāds iepriekš noteiktās sugas ir noteiktas nepareizi, un arī tādā situācijā mēs, protams, šīs sugas no konkrētās Natūra 2000 teritorijas dzēšam. Tāpat, protams, ir arī gadījumi, kad ir saprotams, ka situācija ir ļoti kardināli mainījusies, ir notikusi dabiskā sukcesija, kuru atpakaļ vairs atgriezt nevar, un sugai vai šī konkrētais biotops, konkrētā dzīvotne vairs nav piemērots, un tad, saprotams, šī suga arī šādā gadījumā tiek dzēsta no standartu datu formas. Un kā jūs varat redzēt, tad šajā gadījumā līdere ir smiltāja neļķe, un varbūt tas liekas tā ļoti netipiski, bet šajā gadījumā liels paldies ir jāsaka pagājušajā gadā veiktajām Latvijas dabas fonda projektām, kur tika pārbaudītas ļoti daudzas smiltāja neļķes atradnes, un tika saprasts, kur ir smiltāja neļķes tipiskā pasaga, jo mums vajag atcerēties, ka tātad direktīvā mēs liekam iekšā tikai smiltāja neļķes tipiskā pasugu. Ļoti daudz, kur tika konstatēta arī šī Prūsijas smiltāja neļķe, tādēļ arī ir šis lielais dzēšanas daudzums. Un tad ir šī trešā kategorija, tātad, ka mēs pārliekam sugu uz NP kategoriju, jeb uz non-presence kategoriju, un tur izteikts līderis ir Agrimonija pilosa, jeb tātad spilvainais ansītis. Un es domāju, visi tie, kas, protams, nodarbojas ar augu skaitīšanu, zina, ka Agrimonija pilosa ir diezgan, Latvijā tāda gana bieži sastopama suga, īpaši Austrum Latvijā. Bet jāsaka, kādēļ šī suga nonāca šajā sarakstā, šajā kategorijā. Galvenais iemesls ir tas, ka acīm redzot, mēs daudzām natūra teritorijām neesam pievērsuši pietiekami lielu uzmanību šim augam ļoti ilgu laika periodu. Mums ir zināms tikai tas, ka šī suga kāda reiz, kaut kāda sēna atpakaļ ir atrasta, nav pat zināms īsti, kurā vietā atrasta, nerunājot vispār par kaut kādiem skaita datiem. Līdz ar to nav nekāda pamata, nav zināms, vai tā suga vēl tur joprojām ir, vai šī suga nav. Tādēļ tas nākamais mūsu uzdevums ir turpmākajā monitoringa periodā šai sugai, konkrētajām teritorijām pievērst, pastiprināt uzmanību, lai mēs saprastu, vai tomēr mums šajai sugai ir jānosaka aizsardzības mērķis vai nē. Par izmantotajām populāciju mērvienībām. Lielākoties tātad augu gadījumā, it īpaši visu sauszemes vaskulāro augu gadījumā, mēs izmantojām individus. Bet jūs redzat, ka ir arī vēl divas citas populāciju mērvienības. Tātad ir kvadrātmetri
un ir kvadrātcentimetri. Kvadrātmetrus mēs izmantojam ūdensaugu gadījumā, tātad visu 3 abu najādu un jaunās māņcirvenes gadījumā. Tāpat kvadrātā metri tiek izmantoti arī biotopu direktīvas 5. pielikuma sugām un taksoniem, un arī 2 sūnu sugām, spīdīgajai un labzemes āķītei. Un tad ir šī mazā laukuma mērvienība kvadrātcentimetri, un kvadrātcentimetrus mēs izmantojām 2 sūnu sugām, buksbaumijai viridis un dikrānum viride. Par datu avotiem, kā jūs redzat, tika pētīti, vētīti un analizēti ļoti daudzi un dažādi dati. Protams, ļoti lielā mērā aizsardzības mērķu noteikšana balstījās uz augu monitoringa datiem, arī uz dabas aizsardzības plānu datiem. Īpaši ļoti lielu tādu nozīmību deva tieši jaunākie izstrādātie dabas aizsardzības plānu dati. Tāpat, protams, tika skatīta arī Natura 2000 datu bāze, artikls 17 ziņojums, visa informācija, kas ir pieejama dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols, tika lasītas dažādas zinātniskās publikācijas. Tāpat ļoti lielu nozīmīgu artavu deva dažādi pēdējā laikā veiktie pētījumi, īpaši tie, kas bija veikti Latvijas vides aizsardzības fonda finansējuma ietvaros, un šajos pēdējos gados tos principā ir veids Latvijas dabas fonds, tādēļ paldies visiem Latvijas dabas fonda pārstāvjiem, kas šodien šeit ir arī klāt un ir piedalījušies šo pētījumu veikšanā. Tie patiešām deva ļoti labus rezultātus. Atsevišķos gadījumos tika izmantoti arī Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra virszemes ūdeņu monitoringa dati, tāpat arī dabas datu aplikācija. Paldies Life for Species projektam par iespēju ielūkoties sagatavotajās datu lapās. Nenoliedzami tika lasīti arī promocijas darbi, maģistra darbi, bakalaura darbi un kā pēdējais, bet es gribētu teikt bieži vien ļoti galvenais informācijas avots, tie esat jūs, mīļie eksperti, kuriem daudziem no jums es esmu rakstījusi, es esmu zvanījusi, esmu ar jums sazinājusies, un bieži vien jūs esat bijuši tas pēdējais puzles gabaliņš, lai varētu iegūt šo skaisto kopildi, jo pie daudziem no jums glabājas dati, kas varbūt citur nemaz nav publicēti, un tādēļ paldies patiešām visiem tiem, kuri dalījās un sniedza šo savu vērtīgo informāciju. Un ja par tādām varbūt tādiem nelielākiem izaicinājumiem, es negribētu varbūt tās pat nosaukt par grūtībām. Es domāju, ka visi tie, kas mēs esam bijuši saistīti ar sugu uzskaitēm, zinām, ka pirms 2000 gadiem mēs tā īsti nevaram runāt par kvantitatīvi iegūtiem sugu uzskaites datiem. Ir tā situācija, ka mēs zinām, ka suga teritorijā ir, tā kādreiz ir konstatēta, bet mēs nezinām, cik daudz. Un, protams, tā priekš aizsardzības mērķu izstrādes nav tā labākā situācija, lai varētu šo darbu izdarīt. Tāpat arī dažādos monitoringa periodos ir izmantotas dažādas uzskaites metodes, un tas absolūti arī nepalīdz šī darba īstenošanā, jo dažreiz šīs uzskaites sistēmas ir ļoti krasi atšķirīgas, un tad ir jāmēģina saprast, vai vispār šos datus var izmantot vai nē, vai kā mēģināt, kā atrisināt šo situāciju. Domājot par augiem, ir jāsaka tā, ka žēl, un varbūt tas ir tādā ieteikums nākotnē zinātniekiem padomāt par to, ka ir jāveic vairāk pētījumu tieši par optimālajiem blīvumiem, jo lasot arī zinātniskās publikācijas, reti var kur atrast šāda veida informāciju. Līdz ar to tas sagādāja diezgan lielas grūtības, un beigu galā tomēr nācās vairāk vai mazāk paļauties uz tādu eksperta viedokli, kas tomēr no vienas puses ir uzskatāms par gan subjektīvu rādījumu. Bet tepat laikā, salīdzinoties ar citiem sugu ekspertiem, es domāju, ka man tā dzīve vismaz no datu viedokļa bija vieglāka, jo man nebija jāskraida pakaļ kādam
kurš skrien no manis projām. Ja es dodos pie šī te augšējās te uzskaitēs, tad viņš tur vairāk vai mazāk arī mani mīļi sagaida un atļauj sevi apčubināt un saskaitīt. Tātad no manis neviens prom nebēg, un tādā ziņā šī te uzskaita neapšaubāmi tomēr ir daudz vieglāk veicama. Bet tagad turpinājumā es jums mēģināšu izstāstīt šo te mērķu noteikšanas procesu caur vienas konkrētas sugas stāstu, caur lokanās najādas stāstu. Un tātad lokanā najāda mums ir viengadīgs, neliels, mazliepju dzimtas vienmājas ūdensaugs. Kā jau es pieminēju šajā te savā pirms tam filozofiskajā aprakstā, tad najāda mums ir relikts ūdensaugs, sastopama Eirāzijā un Ziemeļamerikā visvairāk. Pasaulē mums ir zināmas 188 atradnes, no kurām, diemžēl, mūsdienās suga vairāk vai mazāk ir saglabājusies 118 atradnēs. Latvijā ir zināma 21 atradne, bet mūsdienās suga ir saglabājusies 19 atradnēs. Bet ar ko Latvija var lepoties, ka mēs bijām pirmā valsts visā Baltijā, kurā lokanā najāda tika atrasta, un tas bija jau gana senais 1930. gads, un tātad pirmā lokanās najādas atrašanas vieta ir Usmas ezers. Un šeit jūs varat redzēt karti, kur tātad mums ir parādīts lokanās najādas atradnes, un tur ir 3 krāsu bumbulīši, kā maziem bērniņiem. Un tātad zilais bumbulītis, tās ir tās atradnes, kas atrodas Natūra 2000 īpaši aizsargājumās teritorijās. Rozīgas sarkanās krāsas bumbulīši, tās ir atradnes, kas atrodas ārpus īpaši aizsargājumām teritorijām. Un tad jūs varat redzēt arī tādus 2 bālus bumbulīšus. Tās ir tās vietas, kur tātad najāda kādreiz ir bijusi. Tas ir Vaišļu un Klapiņu ezers, bet jau pirms kāda laika, ap 60. līdz 80. gadiem, najāda no šīm te vietām ir izzudusi. Protams, cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā. Kā jau jūs sapratāt, tad najāda ir gana cimperlīga suga, līdzīga daudzām orhideju sugām, kas arī ir cimperlīgas. Un tātad lokanai najādai Latvijā ir gana šaura ekoloģiskā niša. Principā tai ir vajadzīgi tīri, dzidri ezeri. Bieži vien tā ir sastopama patiešām Latvijas tādos dziļākajos un vistīrākajos ezeros, bet tā ir sastopama gan zidrūdens, gan retāk arī brūnūdens ezeros. Bet šiem ezeriem ir liela ūdens dzidrība, 3,5 līdz 6,5 metru dziļumā. Tie, kas saprot apmēram, ko tas nozīmē šī ūdens dzidrība, noteikti zinu, ka tie patiešām ir tādi ļoti ievērojami rādītāji. Un najāda ir arī gan varbūt tādā ziņā plastiska suga, kas spēj augt dažādos dziļumos, tātad sākot gan no 0,20 metriem līdz pat 2,8 metru dziļumam. Najādas dzīve nedaudz grūtāka, protams, ir lielajos ezeros nekā mazākajos ezeros, jo tur viņa ir pakļauta lielai viļņu dažādībai. Tātad lielajiem viļņiem, un saprotams, ka aizbraucot, piemēram, nākamajā reizē uz šo te lielo ezeru, var gadīties situācija, ka jūs tieši tajā pašā litorāls vietā najādu neatradīsiet, un tas būs tieši pateicoties tam, ka šie te lielie viļņi vienkārši viņi būs pārskalojuši kaut kur citur. Un Latvijā najāda mums ir sastopama 2 pagaidām Eiropas Savienības nozīmes aizsargājumos saldūdeņu stāvošo saldūdeņu ūdeņu biotopos, tas ir 3150 biotops, Eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdens augu un peldaugu augāju, un 3130 biotops, ezeri ar oligotrofām līdz mezotrofām augu sabiedrībām. Bet tagad turpinājumā stāsts tieši par Natūra 2000 teritorijām. Tātad šajā kartē jūs varat redzēt atzīmēts jau tikai un vienīgi Natūra 2000 teritorijas, kur suga ir sastopama, un tādas mums ir 8. Mums ir 8 teritorijas, kurās ir sastopami 9 najādu ezeri. Un Rāznas Nacionālais parks vienīgais var lepoties, ka tam ir tas gods būt par mājvietu 2
2 ezeriem, kuros ir sastopama najāda. Bet tagad nedaudz tādā ātrā pārskrējienā par katru no šīm te Natūra 2000 teritorijām. Un sāksim ar to vissanāko vietu, kur najāda kādreiz ir tikusi konstatēta. Tātad Morits salas dabas rezervāts un Usmas ezers. Varbūt tādam piemetinājumam jāsaka tā, ka Usmas ezerā tātad najāda ir sastopama gan rezervāta teritorijā, gan arī ārpus tā. Un tātad Morits salā najādu atrada 1930. gadā, un ar Morits salas dabas rezervātu un najādu tur ir tā interesanti. Tad sugu atrod, tad sugu atkal neatrod, tad sugu atkal atrod, tad sugu atkal neatrod. Bet sastopamas, un kā arī Uvis saka, tad visticamākais sēklu bankā jau viņa tur noteikti ir saglabājusies, un uzlabojoties viņas dzīves apstākļiem, viņa atkal varētu tur parādīties jau daudz lielākā skaitā. Pašreizējais najādas populācijas blīvums ir novērtēts ar 1,5 kvadrātmetriem, bet jūs redzat, ka mērķa populācija ir daudzas reizes lielāka. Un tas ir saistīts ar to, ka tomēr tātad Usmas ezerā ir šīs te piemērotās dzīvotnes daudz vairāk. Ir vienkārši nepieciešams uzlabot viņu kvalitāti. Un, manuprāt, ļoti labi šo te attālumu līdz mērķim, tātad to, uz ko mēs tiecamies, labi mums reprezentē šis te grafiks, kur jūs varat redzēt visas Natūra 2000 teritorijas, un šajā gadījumā konkrētā teritorija Usmas Morits salas dabas rezervāts ar savu Usmas ezeru ir atzīmēts ar šo te oranžo stabiņu. Ir jau 5 minūtes, skaidrs. Tagad es saprotu, kā jūs visi jutāties. Bet būs ātri. Bet tātad, jā, Usmas ezeram ir nepieciešami, es sākšu runāt ātrāk, Usmas ezeram ir nepieciešami dažādi uzlabojumi, tajā skaitā mums sugu apdraud litorāla aizaugums ar niedrēm un meldriem, kā arī ūdens dzidrības samazināšanās. Tādēļ būtu ļoti svētīgi, ja arī Morits salas šajā te rezervāta daļā varētu tomēr veikt kaut kādus apsaimniekošanas pasākumus, lai najādas kvalitāti varētu, najādas dzīvotnes kvalitāti varētu uzlabot. Ceļojam ātrā tempā tālāk uz augšzemi. Un tātad augšzemē mums najāda ir sastopama vienā ezerā. Tā ir atrasta 94. gadā, un kāds pārsteigums, kas to ir atradis, Uvis Suško. Tātad pašreizējā populācija un mērķa populācija mums ir vienādas. Līdz ar to tātad varbūt lielam satraukumam nav pamata, bet vienalga nevajag gulēt uz lauriem un domāt, ka tur viss ir kārtībā, jo principā, kā es teicu, najādas cimperlīgas dāmas, viņām visu laiku vajag, lai šīs te dzīvotnes būtu labā stāvoklī, tādēļ arī neskatoties uz to, ka mērķa populācija ir sasniegta, tomēr arī šajā te ezerā ir nepieciešama veikt uzlabojumi. Un jo sugu pat labam ezerā apdraud gan šis te noēnojums, gan arī ir novērots pārāk blīvs aizaugums ar niedrēm. Drīģa ezera dabas parks. Šeit situācija var būt nedaudz bēdīgāka nekā iepriekšējā slaidā, jo redzat, ka atkal šis te stabiņš ir iekrāsots oranžīgā krāsā. Atrasta 16. gadā un kurš? Uvis, protams. Tātad pašreizējā populācija mums ir 0,46 kvadrātmetri. Mērķa populācijā mēs virzāmies vismaz uz 9 kvadrātmetriem. Tā kā ir jāpiestrādā, ir jāmēģina najādai palīdzēt. Un sugu Drīģa ezera dabas parkā, un tātad Ota ezerā tieši konkrēti mums apdraud hidromeliortīvie pasākumi, litorāls aizaugšana ar ko? Neapšaubām ar niedrēm. Šo jūs arī dzirdēsiet daudz un dikti, domājot par najādu kvalitātes uzlabošanu. Kaučers. Atrasta 2006. gadā, un redzat, ir nedaudz tomēr cits vārds pie atradēja saraksta – Pēters Evarts Bunders. Pašreizējā populācija un mērķa populācija sakrīt, tātad situācija nav nekādā veidā dramatiska, bet arī ir nepieciešama tomēr savu veidu uzlabošanas pasākumi, jo sugu apdraud gan biogēnu notece no lauksaimniecības zemēm, kas ieplūst ezerā ar meliorācijas grāvjiem, gan arī, protams, niedres, kuras traucē dzīvi. Kurjānavas ezers ar savu Kurjānavas ezeru, kurā arī ir sastopama šī te pati suga. Atrasta suga gana nesen,
gan sen, 2003. Gadā, un to izdarījis Lelda Eņģele. Un šajā gadījumā arī šis attālums līdz mērķim varbūt nav ļoti liels, bet vienalga tātad ir jāveic kaut kāda veida uzlabojumi. Un atkal tās galvenās kritiskās lietas ir šī biogēna noteica no intensīvi apsaimniekotajām lauksaimniecības zemēm ezers satedzes baseinā. Rāznas nacionālais parks ar 2 ezeriem, tātad ar Eša ezeru un Rāznas ezeru, kurā ir atrasta najāda. Viens atradējs ir uvis, otra atradēja ir Vita Līcīte. Pašreizējā populācija no mērķa populācijas atšķiras diezgan būtiski, līdz ar to tātad mums ir jāpiestrādā un jāmēģina uzlabot šo ezeru dzīvotnes kvalitāti. Sugu apdraud atkal ļaunās niedres. Un arī, protams, biogēna ienece, kā arī abos ezeros savulaik ir veikts ezera līmeņu ūdens paaugstinājums, kas, protams, najādu gadījumā, najāds par šo izmaiņu īpaši nav bijušas priecīgas. Tad ir silene. Silenē atkal sugu ir atrads Pēters Evārds Bunders, un šajā gadījumā jūs redzat, ka mērķa populācija tātad ar pašreizējo populāciju mums sakrīt, bet, protams, atkal ir tie vairāk vai mazāk tie paši nepieciešamie uzlabojumi veicami, kas visās citās teritorijās. Un tad nāk pēdējā Natura 2000 teritorija, pati jaunākā, jo suga šajā vietā ir atrasta tikai 2023. gadā, un atkal paldies Uvim. Un jāsaka tā, ka, protams, šīs teritorijas mērķa noteikšanā ir nedaudz jāskatās ar tādām aizplīvorotām acīm, un kādēļ? Tādēļ, ka monitorings un īsta izpēte jau šajā Alaugsta ezerā nav veikta. Paldies Uvim, kurš man ir pateicis kaut aptuvenās vērtības, kas tur varētu būt, līdz ar to es šo teritoriju vismaz varēju iekļaut šo mērķu noteikšanas procesā, bet nākotnē tas galvenais uzdevums mums patiešām ir jāveic šī detalizētā sugas izpēte. Un par najādas valsts līmeņa aizsardzības mērķu noteikšanu. Es nekavēšos pie šīm metodiskajām lietām, kuras autors jums jau iepriekš ļoti skaidri iezīmēja, bet atceramies, ka šajā gadījumā mēs mērķi nosakam gan tām teritorijām, kas atrodas Natura 2000 teritorijās, gan arī visām tām populācijām, kas atrodas ārpus. Un arī najādu gadījumā tika izmantota šī novērtēšana laika nogrieznī. Un kā tas izskatās? Varbūt jums šķiet dīvaini, ka ir noteikts, ka references šis rādītājs ir vienāds ar iestāšanos uz 2004. gadu, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā ar pašreizējo vērtību, jo it kā taču najāds mēs atrodam tikai pēdējos gados aizvien vairāk, un kā tas var būt, ka mums principā ir iegūts stabils trends. Bet tas ir saistīts ar to, atceramies, najāda ir relikta suga, un principā visticamāk šis populācijas daudzums ir uzlabojies tieši tā iemesla dēļ, ka mums ir būtiski pieaudzis pētīto ezeru skaits, mums ir iesaistījušies daudz vairāk cilvēki, kas šīs najādas arī pazīst. Un īstenībā jāsaprot, ka pētīt augus ezerā un pētīt augus sauszemē, tās tomēr arī ir divas dažādas lietas. Un tur pamanīt, tur augošās najādas ir krietni vien sarežģītāk nekā sauszemes augus. Un tātad pēc visiem aprēķiniem mums noteiktā mērķa populācija ir gandrīz 29 kvadrātmetri, savukārt mērķa izplatības areāls, tātad tā kartiņa, kurā jūs varat redzēt, ir gandrīz 6000 kvadrātkilometri. Un kā tas viss ir iegūts? Principā tātad šis algoritms ir paņēmis populācijas maksimālo vērtību un minimālo vērtību, un tad ir izvilkts šis vidējais ģeometriskais. Bet, lai arī es zinu, kad es jau varbūt esmu pāri visam laikam, manuprāt, tomēr šī ir tā īstā reize, kad ir iespējams teikt publisku paldies, un es to mēģināšu izmantot, jo tā, ka es esmu arī moderators, tad jūs tāpat diži ātrāk nevarēsiet aiziet pusdienās, un tādēļ es tos paldies gribu pateikt. Un īpaši tātad lielu paldies es gribu teikt mūsu visu Latvijā Nature komandai, bet īpaši, protams, tiem cilvēkiem, ar kuriem ir man nācies saskarties un visbiežāk sastrādāties tieši aizsardzības mērķu noteikšanas procesā. Agnese, liels paldies tev! Mēs esam bijuši cīņu biedrs kopā dažādos lauku izbraucienos, un paldies Agnesei par to, ka viņa man ir aizvedusi uz tādām vietām, kurās es droši vien bez šī projekta vispār nebūtu nokļuvusi. Un jūs jau zināt, ka Agnes ir enciklopēdija, un Agnesei var prasīt ļoti daudz ko, un paldies, ka man ir bijusi tāda skolotāja attiecībā uz augiem. Nākamais paldies ir Otaram,
kurš ir turējis lielu rūpi par visiem, kuram ir bijusi liela pacietība, un kas vēl, ka tu esi kļuvis par zeltainās dzeguškurpītes fanu. Jo jūs jau redzējāt, kas bija Otaram pēdējā slaidā, pirmajā prezentācijā. Zeltainā dzeguškurpīte, ornitologs, kurš pēdējā slaidā ieliek zeltaino dzeguškurpīti. Tātad, tas ir tāds liels panākums. Un vēl, protams, es vēlos teikt arī paldies visu mūsu datu cilvēkiem. Emīla, es redzu tevi tur pēdējā rindā, patiešām ļoti liels paldies. Ar tevi mums ir nācies sastrādāties visvairāk, tāpat arī paldies Lienai par šiem te izplatības areālu kartēm. Un vēl jūs jau redzat, ir uzskaitīti arī vairāki eksperti, un es ļoti ceru, ka es uzskaitījos visus, un ka es neesmu kādu aizmirstus. Ja es esmu kādu aizmirstus, tad lūdzu piedodiet, jūs tāpat man esat ļoti mīļi, bet varbūt no šiem te visiem uzskaitītajiem es tomēr vēlētos izcelt 3 un arī tā teikt publisku paldies, un Uvi, tu esi pirmais no tiem. Paldies gan par to, ka es pie tevis vienmēr varu vērsties ar dažādiem jautājumiem, tu man vienmēr visu atbildi, visu pasaki, un Uvis jau arī, kā jūs saprotat, ir principā najāda tēvs un arī par daudzām citām sugām ļoti daudz ko zina. Tāpat liels paldies, es neredzu zālē, bet ja Ansi Opman tu esi zālē, tad sveicieni tev, jo arī Ansis ir devis būtisku ieguldījumu. Arī pie Anša glabājas ļoti daudz dažādi dati, un arī viņš vienmēr ir bijis ļoti pretīm nākošs. Un trešais, varbūt tāds lielākais paldies ir Danai Krasnopoļskai. Es gan arī neredzu zālē, jo arī Dana man ir ļoti daudz palīdzējis, arī viņai es varu vienmēr visu kaut ko prasīt. Bet jūs redzat, ka šeit tas saraksts patiešām ir garāks. Tā kā ziniet, liels paldies. Un vēl pēdējais slaids. Es apsolīju Uvim, ka šo es noteikti ielikšu. Jo šis sasauc tātad šo te tekstiņu par to, ka tātad lokanā najāta, viņa ir patiešām tagad slavena. Viņa ir slavena ne ar to, ka viņa vispār ir tik reta suga un ka Latvija var lepoties ar tik daudzām atradnēm, bet ka patiešām lokanā najāta tagad arī šādā skaistā pastmarkas formā ir izgājusi visā Eiropā, un arī tur savu roku ir pielicis Uvis. Pirms dažiem gadiem tā bija smalkā najāda, izpelnījās šo godu, tagad arī lokanā najāda. Tā kā būsim lepni par savām augu sugām, un paldies jums par pacietību!